tādā ģimenē, kurā kā galvenā lielākā vērtība uz šīs pasaules nestāv nauda, nekad arī nebūs strīdi par to, kur ņemt naudu, kad kāds pelna, kāds nepelna. Ja? Nekad nebūs šī vainas apziņa sievietē, ka viņa nestrādā, vai ka viņa pelna vairāk, vai ka viņa pelna mazāk. Nekad nebūs nekādi konflikti sakarā ar naudu ģimenē, kurā kā vērtība stāv arī laiks, arī sievietes pacietība, arī mīlestība. Ja? Un visas šīs lietas netiek savā starpā kaut kādā veidā salīdzinātas, ka vienkārši ir lietas, kuras labi padodas vīrietim, un ir lietas, kuras labi padodas sievietei. Un tajos brīžos, tad, kad ģimenē sākas problēmas, ka bērns ir nogājis no ceļa, bērns slikti mācās, bērnam ir uzmanības trūkums, bērnam ir kaut kādas problēmas šajā dzīvē, ja? Tad parasti, kur mamma bija tajā laikā? Parasti mamma tajā laikā bija aizņemta, jo viņai bija jāstrādā. Ja? Un tētis tajā laikā toties nelika mammai justies vainīgai, ka viņa nestrādā. Tātad māte gāja uz darbu, lai palīdzētu nest tētim mājās mamutu, bet tajā laikā bērni paliek novārtā. Ja? Un šeit mēs nerunājam par to, ka pilnīgi visos gadījumos, kur mamma strādā, tātad bērns ir pamests novārtā. Šeit mēs runājam par to, ka mūsdienu sabiedrībā lielākā daļa bērnu aug paši pa sevi. Tāpēc, ka mammām ir jāpalīdz tētiem nest mājās mamuti. Un šeit mēs runājam par to statistiku, ka tiešām lielākā daļa ģimeņu izjūg, tāpēc, ka vai nu viņam paslīdēja kāja, vai nu viņa kaut kādā veidā prasīja no viņa par daudz. Ja? Bet arī mēs varam paskatīties šo statistiku, kad ģimenes, kur sieviete prasīja no vīrieša par daudz, parasti neizjūg. Parasti izjūg tieši tās ģimenes, kurās sieviete piecieta, sieviete palīdzēja vilkt šo mamutu mājās, paldies Dievam, nesaslima, bet ģimene izjuka, ja? Tāpēc, ka vai nu viņam paslīdēja kāja, ja viņš aizgāja pa kreisi, vai nu kaut kādi sadzīves, kaut kādi sadzīves jautājumi. Ja? Parasti šie strīdi ir tieši sadzīviski. Ja? Un sadzīve kāda parasti veidojās tādās ģimenēs, kur abi strādā. Tāpēc tādā ģimenē, kur mamma rūpējās par šo mājīgumu, sadzīvi, un lai visi mājās varētu atpūsties, ja tas ir milzīgs, nenormāls darbs. Lai visa ģimene mājās varētu atpūsties, tas ir jāorganizē. Ja? Un kas ir grūtāk? Nopelnīt šai atpūtai, šai iztikai, vai tomēr grūtāk ir organizēt visus šos jautājumus? Ja? Tāpēc, ka ar to, ka vienkārši naudiņu mēs saliksim čupā, ja, ar to jau neviens nebūs ne paēdis, ne laimīgs, ne nomazgāts, ne izgulējies, ne aprūpēts, ne mīlēts nejutīsies. Ja. Tāpēc ir sieviete, ir šis cilvēks, kurš šo visu mājās organizē un dara. Ja. Un tas ir darbs. Tas ir darbs, pa kuru parasti neviens nemaksā sievietei. Un tad sanāk tā, ka sieviete mājās strādā, lai visa pārējā ģimene mājās varētu atpūsties. Un tad tajā brīdī, kad sieviete ir vajadzīga atpūta, parasti viņai ir jāiziet vismaz ārpus mājām, lai viņa varētu atpūsties. Bet ja reiz viņa ir organizējusi šo atpūtu visai ģimenei, lai visa ģimene mājās varētu atpūsties, tad viņai nav bijusi iespēja nopelnīt šai atpūtai ārpus mājām, ja? Lai viņa varētu arī būt skaista, starojoša, laimīga un piepildījusies, jo viņa mājās nevar ne atpūsties, ne organizēt visu sev skaistumam nepieciešamo, lai viņa varētu starot, lai ne viņam būtu jāskatās uz kādu citu, ja ne viņam kādreiz paslīdētu kāja, ne viņam kādreiz gribētos tomēr atpūsties kopā ar kādu citu. Ja? Tad, lai ģimenē visi varētu būt laimīgi, atpūtušies, veiksmīgi, lai nevienam nebūtu nekā trūkums, tad ģimenē šie pienākumi ir jāorganizē prātīgi ar mīlestību, sapratni un pacietību.